Laipni lūgts Pekinas Nacionālajā muzejā. Ei, jūs! Kāpēc jūs mani neievedāt te ar Mercedesu, bet ar Žiguli? O! Tas taču ir tik aizvēsturisks ūķis. Te viss izstāsta tik nolietots un sūdīgs. Tas taču ir degunraģa svētku kostīms. Runā, ka tās aizsardzība ir apaļa nulle. Dārzeņu nazis. Saka, ja tu pieskarsies asajai malai, tu uzreiz vari nogriezt sev veselu pirkstu. Šis gan ir dievīgs eksponāts. Es neko nejēdzu no mākslas, bet šitais izstāsta sūdīgi. Jej bogu! Tas ir joks? Ei, tu dīrs! Tā taču ir zaptes buņģa. Tā zapte ir tik garšīga. Saka, ja tu apēdīsi kaut nedaudz zaptes, līdz mūža beigām tev nebūs iesnes. Sveiki, burkas gabal! Beidz gurķoties. Piedod, bet man baigi gribas to zapti. Mans mērs drīz būs pilns. Nu ja tu tā saki, varbūt pagriezīsi savu tukšpauri. Piedod, bet man baigi gribas to zapti. Es to sašķaidīju, bet es nelabošu to, jo es to nesalauzu. Es to nevēlos. Karoč, tu mani saprati. Pizģets. Tad tu esi mūsu jaunais dežurants? Laikam jau jā. Nē, tu neesi dežurants un arī nekad nebūsi dežurants. Atceries, kamēr tu nedabūsi cūkcepures parakstu, tu nebūsi dežurants. Afigeķi. Nu tad laikam vajadzīgs ceļamkrāns, lai es dabūtu to cūkcepures parakstu. Tu domāji, ka tas ir tik viegli? Vispirms vajag dabūt to ceļamkrānu. Tev vajag būt sportiskam, atletiskam, lai 10 sekundēs varētu to rulli nocelt lejā. Bet pagaidām tu to nevari, jo tu esi resns, neizturīgs un patiesi debīls. Man tas nesāpēja. Kas tev tur vēderā? Ceru, ka ne pelmeņi. Jā, tā tik vēl trūka. Svētā zaptes buņģa. Es to nelabošu. Labosi gan. Klausies, tu laikam esi duraks. Es to nelabošu. Aizvēsturiskais elektrošoka paņēmiens. Tu rubīji, kas tas ir. Bībeles 29. lapas puses 6. pants. Jā, nu ņuņa. Varbūt pagriezīsim to pirkstiņu 90 grādu leņķī? Zini ko, draudziņ? Varbūt es gribēšu 180 grādu leņķi. Labi, šifu. Es trenēšos, lai to parakstu dabūtu lejā. Nevis vienkārši trenēsies, bet caurām dienām mājas darbus pildīs. Dienu un nakti, bez atpūtas. Vai tas ir skaidrs? Jā, un kā vēl šifu augstība? Redzēsim, vai būsi labs dežurants.